Gadiem ejot, esmu pārāk daudz laiku un naudas iztērējis AliExpressā, Temu, pērkot hujātu, ko es varētu pats izprintēt ārā. Es ar brāli jau vairākus gadus esam vēlējušies iegādāties 3D printeru. Ierīci, kas tavus sapņus un idejas var materializēt plasmasas formā. Tava personīgā mazā, kompaktā Ķīnas rūpnīca tavās mājās. Vienvārds sakot, 3D printers ir paigā štella. Bet cik viegli ir dabūt 3D printeru un kā ir ar tādu dzīvot? Viņš tik skaļš visu laiku būs. Ko tu domā? Tirgus ir milzīgs, izvēles visdažādākās un atrast to īsto un vienīgo ir praktiski nereāli. Līdz kamēr mēs ieraudzījām šo Neptune 4 Max, lielākais, lētākais 3D printeris tirgu. Šis pēc mūsu kvalitatīvās tirgus izpētes bija Price Performance Kings. 450 eiro un šī mazā automatizētā Ķīnas ražotne ir tava. Bet arī dzirdēts, ka šie printeri skaļi izdaro lielu siltumu un materiāls var smirdēt, kā arī paši printeri mēģina konstanti paši sevi nogalināt. Jā, šim pat ir nosaukums Blob of Death, jeb nāves bumba latviski. Tāpēc cilvēki parasti šos te printerus ievieto savās garažās, ofisā vai atsevišķā telpā, kur netraucē ne skaļums, ne siltums. Tikmēr mēs, divi brāļi, grasamies sadzīvot ar šo printeri zem viena jumta mūsu 85 kvadrātmetru dzīvoklī, kur, ja ieskaita slīpos griestus, tad platības pusi samazinās. Uzturēt Neptune 4 Max ir tāpat kā mašīna, un tas noteikti nav pozitīvs komentārs. Fórumi un Reddits jau liecina, ka mūs sagaida tikai problēmas. Ko es zinu par 3D printeriem? Neko. Vai es kaut ko varu izprintēt? Nē. Viņš man stāsta visādus gudrus terminus, arī kamerā viņš runā visādus gudrus terminus. Dienas beigās nav ne jausmas, ko var izdarīt ar viņu. Mums ir jāizpako, mums ir jāuzstāda. Fórums liecina, ka mums ir jāpārvēl pilnīgi visas skrūves. Mums ir jāizprintē mūsu pirmais testrants, test kuģīts. Mums ir jāpaspēj uzflašot jauns firmwares, jāiemācas slaisot. Mums jāizprintē pirmās lietas, kas mums palīdzēs šim printerim sev nenogalināt. Es gribētu mašīnu modelīšu printēt, tā kā tas būtu cool. Bet es nezinu, cik tas printers precīzi, jo... Ir one-wheel holders, ko bagāžniekos var ielikt, lai viņš nemētājas apkārt, kad ar viņu braukā. Varbūt gribu, varbūt negribu izprintēt 3D printeru siltpēm. Maksimālā temperatūra 300 grādi, viņš ir 300... nu jā, plasmas kūs. Tiešām nav nejausmas, ko mēs daram, tā kā... Mēs pierādīsim, ka čoki, kas neko nezina no 3D printeriem, pēkšņi zina no 3D printeriem. Gadiem ejot, esmu pārāk daudz laiku un naudas iztērējis AliExpressā, Temu, pērkot hujātu, ko es varētu pats izprintēt ārā. Brālim ir entuziasms, man viņš jau nav, bet es domāju, es viņu iegūšu. Tā kā man nav nejausmas, kāds ir tirgus. Viņš pateica, ka šis ir labākais un ka viņš nopērk te, viņš man saka stostīt. Zini, viņam ir tāda pāris problēmas, tā kā... Esmu redzējis video, kur cilvēkiem ir tās kastes bini ar failed printiem un plasmasiem. Es nezinu, ko mēs grasamies darīt ar to. Es ceru, ka mums vienkārši viss sanāks ar pirmo reizi, katru reizi. Cik ilgs laiks paies līdz saliksim? Asian čiepē tas prasīja 2 stundas. Un es domāju, Ka mēs ne tuvu neesam Asian čiepes līmenī. Kad mēs varētu provizoriski iemācīties profesionāli printēt lietas, es saku mēnesi. Nopirkt 3D printeri noteikti nav spontāna ideja. To mēs jau gribējām izdarīt vairākus gadus, bet tā arī nevarējām saņemties. Līdz ko vienu dienu palikām abi dusmīgi, nometām piķi un pasūtījām. Salikt printeri nebija sarežģīti, pa lielam tas ir tāds pieaugušo cilvēku Lego rotaļlieta, seko līdz katram solim un lietas secīgi kopā. Tas gan kopumā mums aizņēma 2 stundas, tikpat cik aziātu čiksai, tāpēc es teiktu, ka mēs varam lepoties ar sevi. viņam ir LED tur augšā vada, es nezināju. Boy going. Būti. Gaisma pazud, izdeg. Mums ir Max.
Viņš tik skaļš visu laiku būs. Ko tu domā? Returning to zero, please wait. Jā, tas pagātē. Jā. Es neticu, ka mēs salikām. Broda, tiešām tā tas notiek. Viņš tik skaļš būs visu laiku. Kāpēc es domāju, ka viņa vannas istabā viņa likt? Turpat vannas istaba nepalīdz. Mēs izdarījām to daļu, ko mēs mākam salikt. Mēs esam 3D printētāji. Acīm redzot. Easy. When first running the machine, the distance between the platform and the nozzle needs to be calibrated in the leveling mode, which is about the thickness of a piece of A4 paper. Tev vajag nokalibrēt tā, ka viņš šipa 0,01 mm virs zemes. Jā. Select auxiliary level option. Ej, dīrs. Ej, dīrs. Te ir tāda gumija. Es saspaidīju. Viņš tiek neapstājas. Viņš pēc tā sevī viens zaugš. Jā, viņš neapstājas. Es saspēju daudz reizes. Mēs tālīt redzēsim Destruction. Jā, viņš paši ne... Kaut ko ir grūti nolasīt tagad. Manas glābšanas mēģinājumu. Interesanti. No huizin. Man sajūta, ka viņš to aizies. Mēs esam back 0 pointā. Par pēru. Neviens vairs neatbīja. Viņš novārdi zemā. Rihards saspaidīja. Viņš vairs neja. Tā pakšā, kad tu vilki, es redzēju, ka gumija ķipa noraustās ķipa. Ka viņa tā kā atslakojas un tad nostieps atkal. Interesants novērojums. Jā. Fu, kas smir! Ej, dīrs, kas tev ir? Ko tu ēd? Beigu beigās man arī bija taisnība, kad šī siksna bija nofiksēta un tā izraisīja to briesmīgo skaņu. Kad prece tiek transportēta, tad priekš drošības šī siksna tiek nofiksēta, lai ar viņu nekas slikts nenotiktu. Tas gan mums aizņēma kādu labu laiciņu, lai mēs to vispār saprastu. Bet labā ziņa, kad nākamajā rītā, kad piecēlos, es jau redzēju, kā šis printers strādā un paskatāties, tas izskatās tik maģiski. Un šeit arī mūsu pirmais prints. Tas ir klasiskais testa kuģītis, kuru izmanto jebkuram printerim, lai notestētu, cik precīzi un labi viņš printē. Jo šim kuģītim ir dažāda veida figūras, un kā redzat, mūsu printers to ir izdarījis izcili. Tagad tik jāizdomā loģiska vieta dzīvoklī, kur nolikt mūsu 3D printeru. Mums ir 3D printers toaletē, jo mums nav nekur citur, kur viņu likt. Īstā vieta, kur ģenerēt idejas. Kad tu dzer kafiju, tad tev uz kaut kādu laiku ir labi. Es nezinu, cik gudra ideja ir 3D printeri ielikt vannas istabā, kur ūdens ir visapkārt, bet mums nav citu opciju. Mūsu jaunais iemītnieks ir skaļš, un viņam vajag savu privāto vietu. Tikmēr mēs sagatavojam savu pirmo failu, kuru likt uz lielo printēšanu, bet vispirms ir jānostabilizē printers, un šoreiz Rihards to liek darīt man. Labdien, draugs. Ieņem krēslas. Tā, tu paņem to pulti, sev padu sevi, jā. Nē, jo mēs varam šādi. Labi. Tā, aizēj back. Tā, ieej leveling. Es kontrolēju viņu. Man ir vara pār viņu. Sēdēsim uz poda, un tas visu laiku notiks. Kaut kas šāds. Viņam visu laiku gaismas vēl. Var izlikt. Un tagad 16 stundas nevar iet dušā, ja? Kāpēc? Neiet cauri. Oh, Kā tā? nu tad pacel uz augšu.
tas, ko tu vakar darīji? Moši lapēja vai? Kā lai pa kaut ko izprintē, tā kalibrācija jau sāk izbēsīt. Bet Jā. tev vēl dzird, kā vēl. Tas ir laikam tas, ko gribu. Jā. Laikam, es nezinu. Kaut kas pa vidu. Nedrīkst, ka ir vaļīgs un nedrīkst tā, ka ķer. Tagad ir 4.10. Mēs varam atstāt uz 4.20 arī un iet cauri. Tāds, kurā tu jūties viskomfortablākāk. 4.20 nepievilman, jā. Ak, stālāk jādara. Šis uzdzen stresu, tā kā. Tur ir divas pogas, automātika un otra. Spied to otru. Un atkal. Es viņu novedu, tā kā stolets grīd. Nolaid. Jā, Tu taisi tā printeri. Tieši tik kvalitatīvi mūsu printi. kā ir. Nu, ļoti vienkārši. Tev vajag pielīdzināt tai sajūtai, ko tu noteikti uzstādīji. Sāc printēt, viņa teica. Būs jāloči, viņa teica. Kad knobi jādros. Kā šis nav automāts? Šis esam cilvēki, mēs esam ēroši. We are the problem. Nē, viņš ķerās. Varbūt ne tik traki. Kas? Varbūt nevajag tik traki. Un savu galvu no 3D printēšanas. Daudz spiediens mainās. Es varu vienkārši pateikt, ka man patīk šis un viss. Ir, man patīk ideja. Es vārdos nevaru izteikt, cik aitinoši balansēt printeru. Tā kā es gribu printēt, es negribu tagad pavadīt stundu balansējot. Tāpēc šajos fragmentos var redzēt, ka man reāli besī. Reāli besī to darīt. Iedomājies, kā mēs te varam izveidot kaut kādu biznesu, ja pirms mēs printējam kaut ko katru reizi, mums ir šis jādara. Reāli, kā tas nav automātiski izdarīts. Mēs tikko samaksājām 450 €, tam tā kā vajadzētu būt automātiski. Tā kā reāli vajadzētu būt vienai pogai, kur tu paņem uzpie, pup, un viss. Viņš paņem un pats izdara to darbu. Tā kā, ja šādi tas turpināsies, tad nekāds biznes nebūs, jo es visticamāk padošos, un tad Rihards būs viens pats šajā kanālā. Nē, es apsos. Es nevaru. Bļā. Nē, cancel, bļā. Un tad iedomājies, tu tā kā esi izdarījis jau pusstundas vērtu darbu, un tu esi uzspiedz vienu pogu ne tā, un tev tagad viss ir atkal no sākuma jādara. Reāli, kurš to izdomāja? Mēs nevarējām tik tiešām atrast labāku printeri, tiešām nav labāku printeri, kas šo dara. Varbūt kāds var ieraksta komentāros, ja tev ir labāks printers pa mūsējo. Es negribu atkal levelot. Tev vajag vienkārši izdarīt visu to, ko es darīju no sākuma 0 punktu. Micro-adjusto, lai tas ir perfekts, un tad aizpus uz visiem punktiem fiks un nočako, lai viss ir vietā. Es ne tikai tā kā sapisu adjustmentu, bet arī tā kā visu kopīgo projektu. Kopš šīs dienas. Viņam ir savs YouTube kanāls. Dēļ tā, ka es sapisos, es saspiedu pa daudz podziņas. Šis ir mans apology video. This is not a clickbait. This is not a clickbait. Es vainoju papīru vairāk nekā sevi. Es būšu atklāt. Izprintēsim dūdu 3D. Jo. Printēsies. Printējumā meitene. Jo. Tagad galvenais man nepieskartīs pie pults. Nē, es tiesātu. Mēs taču nokalibrēsim, un tad es iedošu tev to fun daļu. Ok. Pup, print. Ok. Es varu tā. Es viņam nepieskaršos, bet es varbūt varu uzmīst. Shit, my wanker's almost there. Grūti saprast, ko viņš sāk printēt. He's doing it. Tagad viņš strādā un mēs skatāmies 16 stundas.
Lai arī cik mēs entuziastiski būtu bijuši pašā startā, mēs sapratām, ka printerim likt printēt 8 dažādus objektus vienlaicīgi ir pilnīga katastrofa, un tur nekas labs nevar sanākt. Tā ir recepte uz nepatikšanām. Tāpēc ir jāprintē pa vienam objektam reizē, lai sasniegtu optimālu rezultātu. Tā nu mēs pavadījām nākošo dienu printējot, un šeit jau sāka sanākt mūsu pirmie objekti. Tas bija tik viegli. Un es varu turpināt gameot saviem tīriem gamerpirkstiem. Viņš negaimo ikdienā. Printerim jaunas mājās. Es vienkārši redzu ūdens trubas, kam salikts iekšā audums. Un tam priekšā ir printers. Un viņa vēl silta ir tā truba. Nu, iet palīdz situācijā. Jā, silta. Viņa ir silta. Un blakām arī, kā tu redz, tevi kontakti. Nu, kā redzat, sākotnējais pods bija tur, kur Rihards sēž, bet es biju paik tuvu podam. Bet tad mēs izvēlējāmies šo te vietiņu. Šī vietiņa būs ļoti laba. Un tad mēs tur pieliksim aizsargu, lai no dušas ūdens netiek virsū. Un tad šis pasākums būs ļoti safe. Vai to lapiņu? Leģendārā lapiņa, kur tu esi. Jo kaķi, jo duda, jo čika. Opa. Nu te kalibrēs, puikas. Vēl jāpagaida, lai gultu uzsilst. Tā ir. Uzreiz jau nevar ķerties pie biznesa. Mācīju visiem vīriešiem uzsildi gultu pirms ķeries pie darba. Tur ūdens tek, kas var potenciāli uzlīt. Bet tagad vismaz nevar netīšām uzšķurāt sprinteru. Ir grūtāk uzšķirāt. Ir tagad grūtāk, bet tik un tā šajā mājā tagad nevar taisīt ballītes, jo kāds atnāks piepisies, vilks savu pistoli, ieraudzīs to, un tu būs tāds davai, tas arī. Mēs tagad nevis printējam pa vienai līnijai, bet pa vienam objektam, kas ievērojami vajadzētu samazināt mūsu fail rate. Apes getting stronger. Un kā tev patīk jaunā lokācija printerim? Man jau patīk, ka es varēju pačamdīt, kamēr es kakāju, bet es saprotu. Patīk, ka pēc šādi jādara. Un tagad man vairāk šķiet, ka viņš būs labs nekā pirms tam, ja man jautā. Tāpēc mēs liksim te kaut kādu stiklu šķiedrus vai arī plēvi aptīsim vai ko, bet mēs tur liksim nevis stiklu šķiedrus, bet tas plastikāta prikols. Aha. To mēs tur liksim. Un tad es varēšu mierīgi dušoties ādāk. Tad jau viens grib visu laiku printēt, un tad dušā nevar ieiet, jo printers strādā. Divas reizē nevajag. Var jau laikam darīt. Galvenais nav slapš. Nu jā, ilgi arī nevar dušoties, lai mitrums neveidoja šajā telpā. Jo viņi nav liela. Šajā objektīvā viņi vēl mazāk izskatās. Tas gan te uzreiz jāvēdina, tu nedrīkst marinēt. Operatīvi tagad jāmazgā. Bet savu plusi ir tas, ka kaķi netiek šajā telpā un ka mēs varam aiziet gulēt panākt, jo, kā jūs jau dzirdat tagad, viņš var būt skaļš. Jā, bet es nedzirdu, kad es apšās visu. Jā, tas ir pozitīvi. Tātad mēs printējam ģēles, esam paigie printmaņi, bet drīz mēs sāksim paši veidot objektus. Un te jau realizēsim biznesu šādi. Un tas viss sāksies no toaletes. Mūsu produkts nāks no toaletes. Vai mums tiešām izdosies izveidot biznesu no vannas istabas sēžot uz poda un printējot 3D detaļas? Noteikti gribu dzirdēt tavu komentāru pa mūsu projektu. Nākamajā sērijā mēs jau būsim uzdienējušies un kļuvuši zinošāki 3D printeru pasaulē. Rihards būs nogriezis matus un mums jau būs pirmie reāli taustāmie produkti. Kaut kas neticams. Droši arī uzdot citu ziņkārīgus jautājumus komentāru sadaļā. Mēs noteikti centīsimies ar brāli atbildēt uz viņiem. Noteikti uzspied laiku, piesako kanālam, jo šis ir tikai sākums mūsu epopejā un būs arī cita veida saturs šajā kanālā. Visiem veselību, spēku un laimi! Tiekamies citos mūsu piedzīvojumos. Čau!